protams, neesmu nekādu šuvēju dizaineru apģērbu. Šis topiņš ir pelnījis lielāku uzmanību. Vienīgi man ir ļoti maz rādāmā materiāla, jo es aizrāvos ar to visu taisīšanu, domāšanu, šūšanu, radošo procesu, ka man nebija laika nofilmēt. Bet sākās viss ar šo te bildīti. Ļoti iepatikās šāds topiņš. Tas bija laiks, ka man tuvājās ceļojums uz Horvātiju, un man bija tā, kāpēc man maksā 3 eiro plus vēl sūtīšana, ja man mājās ir pilns raudumiem un es varu pat uzšūt. Latvijā vēstur silti, gribu smuku topiņu ar melniem svārciņiem, ko savilku kopā, un man tāda smuka topiņa nav. Es domāju, uztaisīšu tā kā es varu, kaut ko tam līdzīgu. Atradu humpīšos zaļu audumu, un tas vispār bija pārvalks bērnu sagai. Šitas audums, 2,80. Smuks zaļš, pie maniem matiem piestāv. Es viņu sadalīju uz pusēm, jo viena puse bija zaļa rūtē, un otra bija ar kaut kādiem ķeburiņiem. Jā, tā man sanāk 2 audumi pa 2,80. Var no šitā kaut ko uzšūt, un no šitā var uztaisīt mieru kleidiņu. Tieši pa vidu bija pleķis.